Un aicināšu uz skatuves mūsu pārējos paneļa diskusijas dalībniekus. Protams, Latvijā par lauksaimniecību rūpi tur Zemkopības ministrija, kura šodien ir, protams, arī klāt esoša. Un, protams, Zemkopības ministrijas pārziņā ir dažādu risku pārvaldību valsts līmenī, tā kā būs interesanti dzirdēt mūsu arī nākamo paneļa diskusijas dalībnieci. Viņa ir Zemkopības ministrijas lauku attīstības dienesta departamenta direktore Liene Jansone. Sagaidām ar aplausiem. Pēc izglītības agronome, pēc titula Latrapas Seima apdrošināšanas vadītāja ar vairāk kā 10 gadu pieredzi lauksaimniecības risku vadībā. Dāmas un kungi, no rīta jau viņu satikāt, bet sveicam viņu atpakaļ uz skatuves. Vita Baumane. Un aicinām uz skatuves atpakaļ arī cilvēku, ko jau redzējāt no Eiropas vadošā profesionālā IoT meteoroloģisko staciju nodrošinātāja Barani Design Technologies dibinātājs un īpašnieks Jānis Baraņī. Welcome. Thank you. Ieņemšu šeit sēdvietu maliņā. Nedaudz pamainīsim dinamiku uz skatuves, lai mūsu skatītāji gluži neaizsnaužās no garām runām. Mēģināsim maksimāli dzīvīgi uztaisīt šo sarunu, tāpēc es aicinu arī jūs iesaistīties sarunā, lai nav tikai tādi jautājumu atbilžu sesija. Droši papildiniet viens otru, droši uzdodiet jautājumus viens otram, jo labāk, jo dzīvīgāk aizies nākamās 45 minūtes, jo priecīgāk būsim mēs visi. Tā kā priecāsimies par tādu kopēju iedarbību. Bet jā, šīs paneļa diskusijas titula nosaukums apdrošināt vai riskēt. Dzirdējām Virginijus stāstu ievadā par to, kā viņam ir veicies un kā viņš mazina riskus. Tāpēc varbūt sākumā tāds nedaudz atvērtāks jautājums pārējiem paneļa diskusijas dalībniekiem, klausoties Virginijus stāstu, kas aizķērās, ko gribās paņemt līdzi, kur iespējams ir vieta izaugsmēji. Sāksim ar Lieni. Lieni, lūdzu. Jā, labdien visiem. Paldies šodien par šo diskusiju. Ļoti interesanti arī mums no Zemkopības ministrijas viedokļa. Un, ja jautā tieši par Lietuvas kolēģa zemnieka šo stāstījumu, interesants un jāsaka diezgan daudz tām lietām, kam pieskārās arī viņš, ir aktuāls arī šeit mums. Protams, es negribu piekrist, ka Zemkopības ministrijā cilvēki nav, kas nezina. Ir tā, ka ir arī cilvēki speciālisti un zina un ieklausās. Un vismaz Latvijā Zemkopības ministrija mēģina veidot dialogu kopā ar lauksaimniekiem, lai meklētu šos risinājumus. Un riska pārvaldība ir viens no ministrijas šobrīd, viens no strateģiskiem jautājumiem, par ko ir jādomā, jo pagājušais gads parādīja pilnīgi noteikti, ka šādi klimatiskie apstākļi, un šodien arī prezentācijā Toms rādīja, tikai pastiprināsies, kad mums ir jāiet un jādomā, kā mazināt šos riskus. Un tur ir vairāk šie virzieni, kam pieskārās arī Lietuvas lauksaimnieks, ir pirmkārt zināšanas, ko mēs arī redzam no savas puses, kad ir jāiet jāstrādā ar lauksaimniekiem, ir jāveido dažādas visas šīs fokusa grupas un ir jāiesaist arī pētnieki, lai rastu tos labākos risinājumus, jo tā ir kopējā saimniecības pārvaldība, tās ir šķirnu izvēle, tā ir tehnoloģijas izvēle, tas ir kopā kā saimniecība veido šo savu attīstību. Otrs, protams, ir, ko arī jau te vairāk pieskārās savā prezentācijā, ir šī investīcija pieejamība, jo ir iespēja mazināt šos riskus, nevis gaidīt, ka viņi notiek un pēc tam domāt, ko darīt, ir laicīgi domāt par to un investēt, piemēram, augļukopībā, dārzkopībā, tā ir laistīšanas sistēmas, pretsalnu sistēmas, dažāda veida. Šie te iespējas ieviest saimniecībā investīcijas. Un, protams, trešais lielais ir apdrošināšana, kur arī mēs no savas puses noteikti ministrijā aicinām, ka lauksaimniekiem šis instruments ir jāizmanto, jo no valsts nebūs iespējams sekt šīs kompensācijas, un apdrošināšana ir viens instruments, kas ir ļoti būtisks. Un man ir prieks, ka tomēr visus šos gadus mēs esam noturējuši atbalstu 70% līmenī. Pēdējā gadā šogad tas ir 50%, tāpēc, kad polišu apjoms un pieteikto pieteikumu skaits aug, un tā finansiālā iespēja mums ir ierobežota, bet arī uz šo gadu ir būtiski no budžeta palielināts tieši apdrošināšanas polišu izdevumu sekšanai valsts finansējums. Tā kā šogad mēs turpināsim atbalstīt. Jā. Jā, manuprāt, Virginijusam izdevās aizskart tiešām ļoti daudz būtiskus jautājumus.
kaut vai ilgtermiņa domāšanas jautājumu, kas patiesībā iet roku rokā ar apdrošināšanu, jā, ko tad, ja nu notiek. Un kā šīs te izmaksas sabalansēt un šādus jautājumus. Un tas, manuprāt, būtu par šīm lietām būtu jādomā katram. Arī no rīta Gerkes kungs arī par šo ilgtermiņa domāšanu uzsvēra un analizēšanu. Un arī jāpaldies ministrijai, tiešām jūtam, kad tiek risināti šie jautājumi un domāts arī par risku pārvaldību. Protams, tas, ko es arī varbūt dzirdu no lauksaimniekiem un arī varbūt no apdrošinātāja viedokļa skatoties, protams, ir darba lauciņš, kur mums visiem kopā strādāt, un lai nav šī te sakropļotā komunikācija, un viņa patiešām arī notiek diezgan labi, lai šie rīki un lauksaimniekam viņi būtu prognozējami, saprotami, kad, ja viņš apdrošinās, viņš saņem šo te atbalstu atpakaļ. Jā, tad šī būtu vieta, kur mums visiem strādāt. Jan, tehnoloģijas visnotaļ ienāk mūsu ikdienā. Kā tās var palīdzēt mazināt laikapstākļu radītos riskus, kas varbūt ir kādas tendences, ko tu jau saskati tehnoloģiju attīstībā, kas varētu ieviest kādus pozitīvus pārmaiņas, lai būtu mazāk šīs sekas, ar kurām jācīnās? From my experience throughout Europe and Manā pieredzē, ko es esmu guvis visā pasaulē un arī Eiropā, strādājot ar lauksaimniekiem, mēs redzam, ka klimata pārmaiņas notiek visur. Tās ir lēnas, bet tām ir milzīga ietekme uz mikroklimatu. Viena no svarīgām lietām ir tas, ka ir jāmācās no pagātnes kļūdām un ir jāmēģina pielāgot mūsu darba prakse, lai izvairītos no kļūdu atkārtošanās. Piemēram, ūdens trūkuma problēmas un vispār ar ūdeni saistītās problēmas ir aktuālas visur. Vai nu ir pārāk daudz ūdens un plūdi, vai nu ir sausums. Šie ekstremālie laikapstākļi kļūst aizvien biežāki un ūdens bilance vai ūdens līdzsvars ir dabā mainījies vai izjaukts. Man liekas, kā jūs minējāt, ir jāveic pētījumi, lai radītu risinājumus, lai sāktu kartēt klimatiskos apstākļus. Tas ir kādā brīdī jādara, lai saprastu, kādas ir tendences, jaunās tendences, piemēram, laika modeļos, lai lauksaimnieki varētu pielāgoties laika apstākļiem, mainoties uz vietas, varbūt, ka ir jāizvēlas citi kultūra augi, citas šķirnes, kas ir noturīgākas pret klimata pārmaiņām. Varbūt ir darba prakse jāmaina, varbūt jāpievēršas vairāk organiskajiem aspektiem augstnē. Tā, lai sausums tik ļoti neietekmētu kultūra augus. Var izmantot daudzas pieejamās metodes, lai mazinātu šādu katastrofu sekas. Kopumā ir vispār sekot līdz laikapstākļu prognozēm, un kas varbūt ir tās prognozes, kas jums saimniecībā palīdz pieņemt lēmumus, kas ir tie resursi, kur jūs smeļaties informāciju, lai saprastu, vai kult, nekult, miglot vai veikt kādas citas darbības laukā? Mūsu saimniecībā mēs vienmēr sekojam laika prognozēm, dažādām, Norvēģu, Eiropu, dažkārt arī Krievijas, dažkārt ir Lietuvas prognozes arī labas, bet, kā jūs zinat, pat vienai dienai šīs prognozes nevienmēr ir precīzas. Protams, var skatīties, vai būs lietas, vai nebūs lietas, kad ir jāsmidzina, bet parasti, ja mēs runājam par laika apstākļiem, ja mēs tās nevaram mainīt, tad ir jādara kaut kas cits. Mums ir jāatrod veidi, kā kontrolēt. Atkal atgriežos pie augsnes. Tātad, kā strādāt ar augsni, jo augsni ir galvenais. Tur ir mitrums. Un, ja mēs pieņemam pareizos lēmumus, tas vienmēr beigās palielina ražību. Ja nav lietas no ārpuses, no debesīm,
Zemē ūdens ir, bet lielākā problēma ir tāda, ka mēs šo ūdeni zaudējam, tas iztvaiko no augsnes, izmantojot mūsu izmantotās kultivēšanas tehnikas. Nu, ja mēs saglabājam mitrumu augsnē, tad vidējais ražīgums būs pieņemams. Nu, ir dažādi veidi, kā kontrolēt notiekošo, kā strādāt ar klimatiskiem apstākļiem, un ilgtermiņā jau prognozēm vispār nevar paļauties. To es arī minēju pirmajā prezentācijas daļā. Nu, ir skaidrs, ka tas var notikt, bet var arī nenotikt, tas, kas ir rakstīts prognozēs. Jā, prognozes varbūt var dot tādu virzienu, ka tas tiešām varētu notikt, bet runājot par īstermiņa darbībām ikdienā, nu, nevar pilnībā paļauties uz prognozēm, ir jādara kaut kas cits. Protams, jāņem vērā, bet jādara viss iespējamais, kāds mums ir iespējams šajā gadījumā. Attīstību, vai ir kādas cerības, ka šīs prognozes varētu kļūt precīzākas, uzticamākas? Mēs pavisam nedaudz pieskārāmies mākslīgā intelekta tēmai. Skaidrs, ka ievāktais datu apjoms ar vienu pieaug. Tas vieš kaut kādas cerības, ka mēs varēsim labāk ticēt tam, ko saka laikapstākļu meteorologi un ziņu diktori. Forecasts. Nu, pēc būtības prognozes ir aplēses par iespējamo nākotni. Īstermiņa prognozes var būt ļoti precīzas, bet jo tālāk mēs virzamies nākotnē, jo vairāk samazinās iespējamā precizitāte, un to mēs arī daudzās vietās redzam. Un es piekrītu iepriekš teiktajam, ka ilgtermiņa lēmumi saimniecībās nav balstāmi uz prognozēm. Tas ir kā mest monētu, jo īpaši ņemot vērā klimata pārmaiņas, kad atmosfērā aizvien vairāk enerģijas un šī atmosfēra ir tāda mainīgāka un samazinās ilgtermiņa prognožu precizitāte. Jā, mērījums var veikt, tas palīdz uzlabot prognožu precizitāti, bet tas vairāk attiecas uz īstermiņa prognozēm. Nu, savā ziņā arī ilgtermiņā, jo jūs vienmēr veidojat laika apstākļu modeļus atbilstoši mikroklimatam, tad tas ir precīzāk, bet pavisam ilga termiņa prognožu gadījumā vienmēr ir risks. Zemes temperatūra palielinās, un, man liekas, riski arī aizvien palielināsies, tāpēc ir svarīgi aizsargāt kultūra augus, izmantojot citus paņēmienus. Nu, kā jūs teicāt, jāmaina paņēmieni, metodas un jārūpējas par augsni, jo augsnē esošais mitrums ir vissvarīgākā lieta, kas, principā, nodrošina noteikti apmēra ražu. Kāda varbūt ir padoma, varbūt, ka Jānam, varbūt Virginijus, varbūt arī kolēģiem ir kāda padoma par to, kā labāk savienot, kā mēs sapratām arī no Toma Briča prezentācijas Latvijā, mums ir 33 meteoroloģiskās stacijas, tās vienā tīklā ar lokālajām stacijām nevēlas likt, bet tomēr mums ir informācija gan no vienas, gan no otras, kas ir tas modelis un tas varbūt tā praktiskā pieeja lauksaimniekam, kā skatīties uz šiem datiem un kur atrast varbūt to patiesību pa vidu, vai arī tas nav iespējams. Kāda ir tā lokālā un varbūt nacionāla līmeņa meteoroloģisko staciju tās miedarbība? So basically the 30 reference stations tās atsauces stacijas vai meteoroloģiskā dienesta stacijas var izmantot atsaucēji. Mēs bieži iesakam tā, ka, ja jums ir vietēja laika apstākļu stacija, tad vienmēr jāsako arī oficiāliem datiem. Jo īpaši tāpēc, ka šīs stacijas tur jau ir ilgstoši, un tās parāda laika apstākļu tendences. Bet uz vietas jums var būt pilnīgi citi apstākļi nekā varbūt stacijai, kas ir 20-30 km attālumā. Var redzēt, ka arī ir temperatūras nobīzdes salīdzinām ar oficiālo staciju, vai ir varbūt citas tendences, bet ņemot vērā to attālumu 5, 20, 30 km, varbūt šie dati nav tik būtiski jūsu vietējiem apstākļiem, ja vien ainava nav pilnīgi plakana, tad nav nekādu pakalnu. Lai gan šis attālums tāpat var ievērojami ietekmēt rādījumus.
apvienojot mājas laikapstākļu staciju un oficiālo staciju apvienošana var būt riskanta, jo tur ir dažādi, teiksim, aspekti, kas ietekmē rādījumus, teiksim, novietojums, koki un tā tālāk. Un jāsaka, ka cilvēki tiešām to ir izmēģinājuši un ir apdedzinājušies, kas attiec uz mākslīgo intelektu. Nu, es tā īsti negribu ticēt mākslīgā intelekta solījumiem, jo daudz ir solījuši. Nu, teiksim, uzliekam kaut ko lētu uz jūsu zemes, tur būs mērījumi un mākslīgais intelekts visu atrisinās, bet tā nebūs. Kā mākslīgais intelekts zinās, kas ir īstā temperatūra, jūs to paši nezināt, ir jābūt kaut kādai bāzei. Mākslīgais intelekts nav nekāds unikāls rīks, kas visu atrisinās. Un jūs jau esat dzirdējuši, ka mākslīgais intelekts var arī melot. Un ja jūs uzticaties tikai mākslīgam intelektam, tas ir tāpat kā ticēt kādam cilvēkam. Uzskatīt, ka viņa viedoklis ir daudz labāks vai nozīmīgāks nekā jūsu viedoklis. Būs jāmēra uz vietas, jo mikroklimati kļūst aizvien atšķirīgāki. Un tad arī jāuztur šie dati ilgtermiņā, lai varētu spriest par to, kā mainās apstākļi jūsu vietā. Šo ievadu raunu par laikapstākļiem un sekošanu tiem līdz, Virginijus, kādā praktiskā pieredze ir par nacionāla līmeņa prognožu sekošanu līdz tām, un varbūt ir kāda pieredze arī ar lokālām meteoroloģiskām stacijām? In Lithuania we have farmers, many farmers. Lietuvā mums ir daudziem lauksaimniekiem šīs vietējās stacijas, viņi izmanto savām vajadzībām. Mums nav tāda kopēja sistēma, kur valsts un vietējās stacijas būtu apvienotas. Tas arī nav vajadzīgs manā ieskatā. Mēs esam runājuši ar apdrošināšanas sabiedrībām, ka būtu vajadzīgs nodrošināt lielāku šādu staciju skaitu un plašāku segumu. Nu, tad, teiksim, ja tuvojas sausuma periods, tad ir vieglāk saprast, vai konkrētā vietā bija sausums vai nebija sausums. Pakruojas reģionā, tas nav liels reģions, tur mums ir tikai viena stacija. Bet pat šajā mazajā reģionā mums ir vietas, kur ir sausums un kur nav sausums. Un ja mēs uzskatām tikai, ka ir jātic tikai šai vienai stacijai, tad tur ir pilnīgi citi aprēķini. Ir grūti veikt aprēķinus atšķirīgos apstākļos. Un Lietuvā nav populāri apdrošināties pret sausumu, jo tas var būt sarežģīti. Grūti novērtēt. Bet principā es piekrītu tam, ka stacijām jābūt vietējām, parasti ir Wi-Fi pieslēgums. Var skatīties, piemēram, šodien līs vai nelīs. Vai es varu plānot braukt uz lauku vai nē, vai es varu pļaut vai nevaru pļaut. Un tas mums lauksaimniekiem palīdz, teiksim, varbūt tuvākās 2 dienas prognozēt. Jo 1 vai 2 nedēļas neko nemainīs, ja tuvojas liels sausums, un to jūs redzat savā meteostacijā, ka, teiksim, sausums turpināsies 10 dienas, tad varbūt naktī būs grūtāk gulēt. Bet es domāju, šīs stacijas ir pilnīgi pietiekamas plānošanai 1-2 dienu kontekstā. Valsts līmenī, ja mums būtu šīs valsts meteostacijas, kas būtu vienotā tīklā un iesaistoties arī apdrošināšanas sabiedrībām, es domāju, ka tas palīdzētu vieglāk saprast problēmas uz vietas. Ja tad runājot par sausumu, arī Latvijā sausuma risks ir viens no populārākajiem diskusiju tematiem ar lauksaimniekiem. Kā te jūs mērat, kā te jūs nosakat, ka tas sausums ir? Pirmkārt, jau mums arī ir jāsaprot, ka viena lieta, Latvijas klimats ir ļoti, ļoti atšķirīgs, un šie te faktori, upes tuvums, ezera tuvums, kas daudziem nosaka, man te līst, visu laiku gandrīz, bet kaimiņam nelīst, vai atkal otrādies. Sausums ir pierādīts, ka viens no globālākajiem riskiem, un, protams, ar meteostacijām var
plašāku meteostaciju tīklu var panākt precīzākus rādījumus, bet jāsaprot arī, ka sausums ir viens no, ja viņš iestājās, tad viņš iestājās uzreiz ļoti plašā teritorijā un nodara šo kaitējumu ļoti plašai, tā kā arī šogad sajūtām visā Latvijā, daļā Lietuvas, pagājušā gadā visā Eiropā bija sausums. Tas nav lokāls viena lauka ietvaros vai vienas saimniecības ietvaros. Diene, ir kāds komentārs par šo? Jā, varbūt man kā no ministrijas puses īsti par tām specifiskām lietām, kā šie te radari, meteostācijas, nav komentāri. Jā, vienkārši saprotu valstiskā līmenī. Tas ir aktuāls jautājums, kas varbūt ilgtermiņā noteikti būtu risināms, jo dzirdot, jūs saprotu, ka jo precīzāk ir šī informācija, jo īsākā laika periodā, jo ātrāk lauksaimnieks var pieņemt lēmumu un izdarīt pareizās izvēles. Bet tas, ko es pilnīgi no ministrijas saprotu, cik es saklausu, ka pats būtiskākais tomēr ir šis zināšanu kopums pašam lauksaimniekam, lai viņš laicīgi varētu pieņemt šos pareizos lēmumus. Un arī šī tendence iet uz priekšu, mums ir jāmeklē jauni risinājumi, un saprot, ir šī plaisa ne tikai Latvijā, bet arī, es dzirdu, Lietuvā, ir tā plaisa starp lauksaimnieku un zinātnieku un ministriju, un mums ir jāmēģina šī plaisa mazināt un atrast pareizos risinājumus, lai ātrāk varētu iet uz priekšu. Kas varbūt ir kaut kādi konkrēti virzieni un risinājumi, pie kuriem jūs strādājat? Kaut vai, kā minēja, ir šie paši zinātniskie pētījumi, ka ar steigu ir jāsāk, jo tie dati ir jāvāc ilgtermiņā, jo, lai mēs izdarītu lēmumus un izvēles, ir jābūt kaut kādai datu kopai, uz ko izdarīt, un tad ir šie te pētījumi, kuriem ir jābūt ilgtermiņā un kopā ar lauksaimniekiem, nevis tāpēc, ka zinātniekiem tiešām ir šī te vajadzība, bet tāpēc, ka lauksaimniekiem tā arī ir patiesa vajadzība. Mēs ļoti daudz runājam par riskiem, par to menedžmentu, kā mazināt kaut kādas arī zaudējumus. Kas varbūt ir šobrīd tas, par ko lauksaimnieks var būt drošs, runājot par tādu valsts līmeņa atbalstu, tādā 5-7 gadu periodā, ja tas tāds loģisks periods, kurā skatīt. Tā kā mēs šodien runājam par apdrošināšanu, tad skaidrs ir 5 gadu periodā būs šī apdrošināšanas programma no valsts puses, kur mēs arī daļai seksim. Apdrošināšanas polises izdevumi šobrīd tas ir līdz 50%. Skatoties no katra gada pieejamā budžeta, šī atbalsta intensitāte var variēt, jo maksimums ir līdz 70%, ko mēs varam. Bet, protams, tas, ko lauksaimnieki grib, viņi grib skaidri zināt šo savu arī informāciju par to, kāds viņu sagaida šie platību maksājumi. Un 23. gads bija neveiksmīgs arī ar to, ka ieviesās jauna šī maksājuma sistēma, kas paredzēja šos ekoshēmu maksājumus, agrovides maksājumus pilnīgi pēc jaunas pieejas. Un sanāk saplūstot visam kopā, gan ģeopolitiskai situācijai, tirgus cenām, klimatiskiem apstākļiem, plus vēl maksājuma sistēma, kuras dzirdu visi, nevienā dalībvalstī nav viņa laicīgi izmaksāt. Jāsaka, paldies Lada kolēģiem, jo viņi tiešām darīja visu, lai lauksaimniekiem šie maksājumi tiktu izmaksāti, un var teikt, šobrīd jau 90% maksājumi ir izmaksāti. Tā kā vismaz tas ir tas garants, ko mēs solam, un šobrīd mēs aktīvi strādājam ar lauksaimnieku organizācijām, lai mazinātu šo birokrātisko slogu, un šī gada pieteikšanās būtu vienkāršāk. Es ļoti ceru, ka mums tas izdosies, un lai šī jaunā sezona viņiem varētu veiksmīgi sākties. Kāda sinerģija ir ar Eiropas Savienību un Eiropas Savienības fondiem? Tur arī ir kādas labas ziņas vai vairāk strādājam ar šo nacionālo līmenī? Šie, ko es minēju, tie kā reiz ir Eiropas Savienības fondi, jo, diemžēl, mūsu budžetā nav tāda iespēja, lai lauksaimniekiem maksātu platību maksājumus. Tas ir tieši Eiropas Savienības tiešie maksājumi, kas ir kā garants lauksaimniekiem līdz 27. gadam. Šobrīd mēs skaidri zinām, un notiek jau Eiropā diskusijas par jauno periodu. Jau sāk ievirzīties runas par to, kāds varētu izskatīties. Vita, kāds ir kopumā no jūsu skatu punktas valsts atbalsta loma apdrošināšanas iegādē? Cik kritiski tā šobrīd ir un kā varbūt tā loma mainīsies nākotnē? Es teiktu, jo grūtāks tekošais gads, jo lielāka loma, bet arī kā pats lauksaimnieks uzsvēra, kad šī apdrošināšana, protams, atkarībā no risku daudzuma, ko pats lauksaimnieks izvēlās iekļaut polisē, šī
polises cenā ļoti svārstās, bet saprotot, ka šie riski jau vairs nav tikai viens risks, plika krusta, bet kad viņi nāk, tad, arī kā es iepriekš esmu stāstījusi vai rīta daļā, kad runājusi, tad pagājušajā gadā nostrādāja pilnīgi visi riski, ko mēs apdrošinām. Ja? Tie ir veseli 8. Un, protams, jo maksimāli vairāk lauksaimnieks sevi vēlas nodrošināt nākotnē, jo protams, tā polises cenas ir lielāka, un tur valsts atbalsts ir vienkārši nenovērtējams. Parunāsim varbūt sīkāk nedaudz par to apdrošināšanas daļu. Kas varbūt ir no tavas perspektīvas strādājot ar lauksaimniekiem? Kas ir tā loģiskā doma ķēdīt, tas algoritms, kā lauksaimniekam pirmkārt nonāk līdz tam skaidrs, ka man vajag to apdrošināšanu, un tad kā tālāk navigēt tajā, ko man labāk kādus riskus ņemt, varbūt ieskicēt to, kas ir tas algoritms, kā par šo domāt. Tu ļoti pareizi pateici, ja lauksaimnieks ir nonācis līdz domai, ka viņam vajag šo apdrošināšanu, tas jau ir pirmais lielais solis, manuprāt, uz šo risku vadību. Tālāk jau kā nonāk pie tā, kas tieši lauksaimniekam ir nepieciešams. Pirmkārt, vienmēr aicinām katru lauksaimnieku uz sarunu, lai izvērtētu to saimniecības situāciju. Tie jautājumi, ko es vienmēr mēģinu uzdot, runājot par ziemas risku apdrošināšanu, vedināt lauksaimnieku domāt, vai viņam būs sēklas materiāls, ar ko viņu ar šo sējumus izsalst pārsēju, vai būs lieka līdzekļi, lai pārsētu šos sējumus. Vedinu domāt uz to, par to, kurš risks ir būtiskākais, un skaidrs ir, jo tuvāk ražai šis risks iestājās, jo, visi arī pagājušajā gadā redzējām, tad ir ļoti liels potenciāls zaudēt visu. Es ieskatījos arī, gatavoties šai diskusijai, tādu biežāk uzdoto jautājumu lokā, un tur sanākie klienti jautā, vai es varu vēl kādus riskus iekļaut polisē, ja kaut kas jauns ir parādījies, kāda ir tā dinamika. Jā, tas skan ik pa laikam, un tā nav tāda tīra zinkārība. Vismaz man tāda sajūta rodās, ka tie lauksaimnieki, kuri ir sajutuši šo atbalstu no izmaksātajām atlīdzībām, tiem ir interese un vēlme izzināt, ko es vēl varu labu darīt savas saimniecības labā, lai maksimāli nodrošinātos. Kā mums vispār Latvijā šobrīd ir visi riski? Mums ir nosegti ar apdrošināšanu, vai ir kādas nianses, kas tomēr ir jāņem vērā? Liena, Vita, kā izskatās? Riski mums visi ir nosakti, kas ir klimatiskie riski, bet iet runā par sektoriem. Un ja šobrīd aktīvi tiek drošinātas graudaugu platības, gan ziemai, gan vasarai, un arī dzīvnieku apdrošināšana darbojās pret infekcijas slimībām, tad ir tādi sektori kā augļukopība, dārzkopība, kur šobrīd no apdrošinātājiem īsti nav piedāvājuma, vai arī viņš ir ļoti dārgs, un tur ir jābūt sarunām kopā ar nozaru un jāmeklē tie risinājumi, jo arī pagājušā gadā, kā reiz redzējām, tieši salnas skāra tieši šos sektorus. Vairāk par sektoriem iet runa. Ja es no savas puses, tad Vereinigte Hagel ir tas apdrošinātājs, kas Latvijā piedāvā arī dārzeņus un augļu kokus apdrošināt. Protams, tas pieprasījums pēc risku segumā ir lielāks nekā šobrīd tiek piedāvāts tirgū, tad šobrīd piedāvājam apdrošināt tieši pret krustas risku, kas ir lielākais un globālākais, jā, bet kā jau Liena minēja, tad būtu arī interese par salnu risku apdrošināšanu, kas vairāk kārt ir jautājuši. Un, protams, arī aktualitāte, kā mēs šodien dzirdējām, ir diezgan liela šim pavasara salnu riskam. Nedaudz pieskaroties vēl tam tehnoloģiskiem aspektam, Vita, tās lokālās meteoroloģiskās stacijas izvērtējot apdrošināšanas gadījumus, tās arī spēlē kaut kādu lomu, tie ievāktie dati kaut kur nāk tālāk? Principā strādājam mēs. Kā jūs minējāt, meteostaciju dati tiek ņemti vērā 2 risku gadījumā, kas jau ir indeksu apdrošināšana, kur vizuāli vienkārši nevar noteikt, vai tas sausums tiešām tur bijis, vai ilgstošas lietus gāzes. Tur jau ir, tā kā Toms Bricis minēja, ir šis algoritms, kur salīdzina vēsturiskos datus, kas ir bāze ar reālo situāciju, un tad tiek
aprēķināts indeks, kurā vietā tad mēs esam, vai ir šis sausums vai lietusgāzes. Bet no praktiskās apdrošināšanas eksperti braucot uz lauka, skatās situāciju, kāda ir tur, pēc tam, kad ir pieteikts šis zaudējums, un pati daba jau parādā, vai tur ir bijis krusa, šīs pazīmes vētra, laustie koki, principā vadamies pēc šādiem kritērijiem. Jāni, kāda ir varbūt no tehnoloģiju uzņēmuma perspektīvas tā sadarbība ar apdrošinātājiem? Tur nākotnē ir kaut kāda precīzāka iespēja, labāka iespēja sniegt datus, iespējams kāda datu apkopošana, kādas piekļuvas datiem, kāda ir šī miedarbība? So basically, mūsu sadarbībā ar apdrošinātājiem ir tikai pašu iekārtu līmenī. Mēs nodrošinām iekārtas, un mēs tādējādi nodrošināmies, ka datu kvalitāte un mērījumi ir. Un apdrošinātāji tātad var arī pieņemt lēmumus. Un mēs arī salīdzinām datu kvalitāti ar centrālajiem meteoroloģiskajiem birojiem. Tas ir mūsu uzdevums. Tātad konsekventi savākt labas kvalitātes datu ar minimālu laika un darba patēriņu lauksaimniekiem. Tādējādi nodrošinot šos datus gan lauksaimniekiem, gan arī apdrošināšanas uzņēmumiem, arī lai salīdzinātu šos datus. Ir tā praktiskā puse. Izvēloties apdrošināšanu, mēs dzirdējām, kāda riska ir nosegta, mēs dzirdējām, kā tiek ņemts vērā tehnoloģijas. Kāds ir tas praktiskais ceļš tavā gadījumā, izvēloties apdrošināšanu, ir kādi, varbūt pat padomi visiem lauksaimniekiem, kas šodien klausās? Kāpēc mēs sākām graudaugus apdrošināt? Mēs sapratām, ka mēs nevaram izplānot laika apstākļus. Un ja jūs dzīvojat ārpus mājas un jūsu darbs ir ne zem jumta, tad jūs esat atkarīgi no laika apstākļiem. Un ja apdrošinātājs saka, ka viņš varētu apdrošināt tevi pret zaudējumiem, es pat neuzdod jautājumus. Un ir ļoti labi tādējādi apdrošināt savu uzņēmēju darbību, vismaz pret daļu no laika apstākļiem. Mēs sākām tajā grūtajā gadā, ir tīpaši rudenī mēs ārkārtīgi daudz investējam, proti ziemājos. Un pienāk pavasaris un tu visu zaudē. Kā tad es to varu kontrolēt? Es vēl joprojām tā ziemāju audzējuši, bet kā es varu to kontrolēt un kā varu nodrošināt sevi pret zaudējumiem? Apdrošināšana. Vasarai atkal ISO schēmas kļūst aizvien populārākas. Jūs riskējat ar 100% ienākumu. Un tev saņem šo kompensāciju. Mums nav šaubu, kad mūsu īpašnieks ir Dānis, un viņš uzreiz redzēja tos plusus. Ja mēs zaudējam un mums nav apdrošināšana, tas ir zaudējums. Mēs uzzinājām par iespējām valsts kompensējumai daļai, un labi, ka Latvijā ministrija arī stāsta, ka ir iespējama pietiekami liela kompensācija. Bet arī pēc šī gada mūsu ministrija izdomāja, ka samazinās savu līdzfinansējumu nevis 50-60%, bet 40-50% maksāšot, jo pārāk daudz zemnieku it kā apdrošinoties. Un tas ir veids, kā mūsu ministrija domā. Tā ir slikta domāšana. Ja
ja viņi grib, lai mēs turpinātu darboties, viņiem jāļauj mums apdrošināt visu un visiem, jo, ja mēs neapdrošināsimies, tad lauksaimnieki vai nu bankrotēs, vai arī pašvaldībām būs jākompensē. Tāpēc apdrošināšana jāņem ļoti nopietni vērā, lai apdrošinātu visus sējumus. Tā kā arī Zemkopības ministrijas pārstāve minēja, ka vēlās uzlabot dialogu savā starpā, es uzdošu jautājumu dāmām, nākamos varbūt 2 jautājumus, un tad šos pašus jautājumus varētu adresēt arī jums. Es aicinu sagatavot arī mikrofonu, es ceru, ka jūs arī izteiksiet arī savu viedokli, jo, pirmais tas jautājums, ko varētu ir uzdot, ir, vai tas pašreizējais process, kā lauksaimnieks iegūst to atbalstu no valsts, vai tas ir optimāls, vai tas ir saprotams, kā tas ir no jūsu perspektīvas, Liena, vai tur ir kādi uzlabojumi, un paklausīsimies pēc tam, ko arī autori par to domā. Ja iet runa tieši par apdrošināšanu, es gribētu teikt, ka mēs esam daudz kopā strādājuši un meklējuši to labāko risinājumu, bet mēs ejam līdzi laikam un saprotam, ka mēs bijām spiesti pagājušā gadā pāriet uz vienreizēju pieteikumu pieņemšanu, jo mēs zinām, ka apdrošināšana notiek periodiski. Ir ziemas riski, ir vasaras riski, un lai to finansējumu saplānotu gada ietvaros, mēs kopā ar lauksaimniekiem vienojamies, ka mēs pārējām uz gada pieteikumu iesniegšanu, kas, protams, atkal nes šo negatīvo no lauksaimnieku pusi, jo viņam sākotnēji šī polise ir jānopērk. Un tikai tad viņš iesniedz lauka atbalsta dienestā, un viņam šeit daļai no valsts sekta šī polisa izdevuma. Šobrīd kopā mēs meklējam risinājumu, un viens no risinājumiem varētu būt, ka paliek tāpat vienreizēja gada pieteikšanās, bet mēs atveram jau laicīgi šo pieteikšanās kārtu, un lauksaimnieks iesniegt šo apmaksāto polisu, un daļai jau saņem šo te finansējumu līdz 70%, un atlikušo maksājumu, tad, kad visas polises ir iesniegtas. Tā kā mēs meklējam risinājumu, lai pēc iespējas ātrāk lauksaimniekiem neiesaldētu brīvos līdzekļus, bet viņi varētu viņus atkal ieguldīt ražošanā. Protams, arī šeit viedokļi dalās starp organizācijām, kā par visiem jautājumiem dalās, bet tas būtu tā kā risinājums no mūsu puses, jo vislielākais pārmetums ir, jā, mēs gribētu pirkt, bet mums ir uzreiz jāiegulda daudz līdzekļi, un mēs viņus ilgākā laika periodā dabonam atpakaļ. Prieks dzirdēt, ka dialogs notiek. To var jūs, kā jau saklausīts, Vita, kāds redzējums no jūsu puses? Jā, dialogs notiek. Parasti lauksaimnieku baža ir viena par šo iesniegšanas periodu, ko tiešām ir ļoti grūti visiem pielīdzināt optimāli. Un tā kā no līdzinājās pieredzes tiešām ministrija arī cenšas ieklausīties. Otrs būtiskākais faktors ir, kad laikam lauksaimniekiem ir ļoti svarīgi zināt, ka šis te finansējums, kas ir paredzēts atbalstu sekšanai, tiks arī izmaksāts 100%. Jāsaka paldies tiešām arī šajā ziņā vienmēr līdz šim, lai vai kā ir gājis, bet ministrija šim pasākumam vienmēr atradusi līdzekļus un saprotot šo te būtiskumu risku pārvaldībā lauksaimniekiem vienmēr atradusi šo te finansējumu. Es ceru, ka arī turpmāk, kā jau mēs dzirdējām, tas ir svarīgs faktors valstiski un ka tur nekas nemainīsies. Kāds auditorijas viedoklis šajā jautājumā? Droši ceļam rokas, ir kādi komentāri, nav obligāti jautājums jāizdomā, varbūt ir kāds komentārs, varat kā latviski, tā angliski, tulki palīdzēs. Ir kādas pārdomas par šo jautājumu? Lauksaimniekiem tak vienmēr ir viedoklis. Kā klusi esam šeit šodien? Vai slepeni jau meklējat traktorus, ar ko braukt ielās? Es ceru, ka nē. Sākumā dialogs, vai ne? Jā, droši. Ir kāds komentārs par šo? Varbūt otrs jautājums, kamēr skatītāji domā, ir par to zemju apdrošināšanu. Zemju platījumu apdrošināšana, ražas apdrošināšana. Kas ir tie varbūt šobrīd vēl tie, kā to sauc, šaurie pudeles kakliņi, kas varbūt ir kaut kādi aspekti, pie kuriem nākotnē, kā no valsts puses, no apdrošinātāja puses varētu strādāt un kaut kādi risinājumi tiek piedāvāti, lai tā apdrošināšana ir vēl iespējams pieejamāka?
Ja man jāsāk, tad tiešām ir vieta pašiem lauksaimniekiem, kur nokomentēt, kas vēl būtu nepieciešams, lai šī apdrošināšana ietu plašumā. Jā, viena lieta, mēs esam šeit, lai šo te jautājumu tiešām aktualizētu un ļautu arī paskatīties šo te 20 gadu griezumā uz priekšu, kā jau pats lauksaimnieks arī minēja. Tā kā, jā, tur tīri ir paša lauksaimnieku iniciatīva, ko mēs vēl varam darīt labāk. Papildinot Vitu, man liekas, jā, šeit tiešām ir vieta diskusijai, un arī kolēģi ir klāt, un mēs esam gatavi uzklausīt, taisni ir jautājums, iespējams. Jā, lūdzu, kungam otrajā rindā stādamies priekšā, kā sauc, ko pārstāvat, un kāds ir jautājums? Ainārs Slieksdiņš pārstāv savu zemnieku saimniecību, arī savus Slieksdiņus. Man tāds jautājums. Ja gadījumā notiks tā, ka lauksanieki būs tik ļoti prātīgi un apdrošinās apmēram 70% sējumus Latvijā, cik liela būs valsts kompensācija? Jā, jautājums vietā, bet vismaz pēdējo gadu tendence nerāda, ka tie būs 70%. Un, protams, tur ir daudz aspektu, kas ir jāierēķina iekšā, cik kādus riskus un pret kādiem riskiem apdrošina, jo, ja ir visi riski, tā polises summa, protams, būs lielāka, ja ir tikai krusas risks, tad tās summas būs krietni mazākas. Bet es zinu, tā ir lauksaimnieku bāža par to, ka, ja mēs sakam, ka sadzam līdz 50%, pie procentuālā samazinājuma tā kompensācija ir mazāka. Jā, un tas ir tas, ko mēs no savas puses nevaram garantēt, bet kur man kolēģi, kas šeit klāt apliecina, ka vienmēr katru gadu ir atrast risinājumu, un līdz šim nekad proporcionālais samazinājums faktiski nav ieslēdzies. Tā kā mēs meklējam risinājumus un domājam, un no valsts puses, protams, mēs aicinām, un arī, es domāju, tas ir arī jautājums apdrošinātājiem, jo vairāk iesaistās lauksaimnieku, un ja būtu arī obligātā apdrošināšana, tad arī polises izcenojumi būtu pilnīgi cits un citas summas būtu. Jā, ja nav tāda situācija, kā pagājušajā gadā Zemgalē un iestājās visā Latvijā, ja. Tas pats sausums, ja visi būtu apdrošinājušies pret sausumu Latvijā, tad tās izmaksas, protams, būtu katastrofāli augstas, bet varbūt var arī Gerkas kungs kaut ko kā apdrošināšanas pārstāvis par... Pirmkārt jau komentārs viens, kad obligātā apdrošināšana ir kaimiņu valstī reiz mēģināta un īsti nav darbojusies. Tā kā, jā. Tur ir jautājums? Yes, I will address my question. My name is Laurinas. I'm from Lithuania. So I will address the question to Liana and Vita. So ladies, could you please name, maybe you know, the correct numbers of the direct compensations from the government to the farmers this year and the insurance compensations this year due to the what we see in the damages the nature made to the farmers. That's in 2023, right? Yeah, I'm talking 2023. Jautājums par apjomiem. 20. Jā, apdrošināšanas summa, ko mēs esam izmaksājuši, lai daļēji sektu polisi, ir 10 miljoni. Un 24. gadā mums ir paredzēti ap 16 miljoniem finansējums tieši apdrošināšanas polisēm. Jā, un tad zaudējuma atlīdzībās, es šobrīd runāju par VH Latvijā, izmaksātām zaudējuma atlīdzībām tad nepilni 20 miljoni, un jā, arī citas apdrošināšanas tad ap 30 miljoni kopā varētu būt lēsti šie zaudējumi, jā. Bet, ja mēs runājam par hektāriem, tad aptuveni graudkopībā tie ir ap 330 000 hektāru un ap 3 miljoniem dzīvnieku tiek apdrošināti kopumā valstī. Un tas ir 15% no vienotām platību maksājuma pieteikto hektāru skaitu. Ļoti mazs apjoms salīdzinošajā, bet pret kopējo lauksaimniecībā izmantojumu zemi. Mums vēl aptuveni 15 minūtes palikuši, jā. Tomas. Es gribēju vienkārši jums pateikt par sausumiem, par apdrošināšanu pret sausumu, un kas tika diskutēts no apdrošinātāja un pārapdrošinātāja. Cik daudz varētu tikt apdrošināts un cik liels atbalsts varētu būt no valsts. Mēs jau esam runājuši par to ne tikai Baltijas valstīs, bet Luksemburgā, Itālijā,
un visur citur Eiropā. Un, manuprāt, tā ir svarīga diskusija, un paldies arī moderatoram par šī jautājuma pacelšanu. Tas jautājums ir tāds, ka valsts iestādēm jādomā par nākotnes stratēģiju. No vienas puses, mēs visi esam vienisprātis, ka mēs saskaramies ar daudzāk riskiem klimata pārmaiņu dēļ. Valsts iestādes vēlētos, lai visi apdrošinātos pēc iespējas vairāk, ja ir šādas dabas katastrofas, lai nebūtu tādi ad hoc maksājumi kā Lietuvā no pašvaldībām, un arī Beļģijā un citās valstīs tas ir noticis, kur ir divi šie paralēlie instrumenti. Ad hoc maksājumi un riska pārvaldes rīki, proti apdrošināšana parastā, blakus vienas otram. Kad mēs paņemam šīs divas lietas, es domāju, ka lauksaimniekiem ir jālemj arī starptautiskā globālā kontekstā, proti Ķīnā, Ukrainā pirms kara un ASV, proti subsīdijas par riska pārvaldes instrumentiem līdz pat 80% apmērā. Un kāda varētu būt nākotnē šī instrumenta nākotne Eiropā? Nevis samazināt katru gadu 40, 30, 20% un beigu galā atstāt zemnieku vienu pašu un tikai privātās apdrošināšanas kompānijas, jo beigu galā mēs kā kooperatīva apdrošināšanas kompānija, mums risks ir uz mūsu pleciem, uz mums un uz zemniekiem. Mēs neesam biržā kotēts finanšu uzņēmums. Mums ir zināma kapacitāte, un kā es jau stāstīju šorīt savā prezentācijā, mēs varam saskarties ar tādu situāciju, kad riska pārvaldība ir aizvien svarīgāka, kad mums ir jāpārapdrošinās un jānodrošina vēl kaut kāds papildus segums. Un tāpēc šī privātā publiskā partnerība varētu kļūt aizvien svarīgāka, jo, piemēram, ASV un Ķīnā ir valsts pārapdrošināšanas iespējas. Paskatoties uz sausumu, tikai Baltijas valstīs pagājušajā gadā mēs precīzi nesarēķinājām, bet mēs Vācijā vai citās valstīs precīzi rēķinājām 1000% zaudējumu, un ar 1000% zaudējumu gan lauksaimnieks, gan apdrošinātājs bankrotē. Tieši tādēļ nepieciešama šī privātā publiskā partnerība ar precīziem laika prognožu datiem. Redz un jāskatās, kas notiek uz lauka, nevis teorētiski, ka bijis sausums. Es piekrītu, ka jūs kā lauksaimnieks esat arī vadītājs, menedžeris. Un jūs vienmēr varat izrēķināt un izvēlēties vislabāko produktu. Un es ārkārtīgi augstu novērtēju jūsu runu, Lietuvas kolēģi, par lauku saimniecības jeb saimniecības pārvaldīšanu, kā uzņēmumu pārvaldīšanu, paredzot riskus un plānojot uz priekšu. Tāda gara atbilde man sanāca, bet tas bija tas, ko es gribēju minēt konferences beigās. Mums ir visu laiku ar jums jāuztur kontakti kā ar lauksaimniekiem, kā arī jāmeklē risinājumi kopā. Refleksija par dzirdēto. Ja neatras uzsaukšu, mums ir atlikušas oficiāli 10 minūtes šajā konferences tieši paneļa diskusijas daļā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi droši par jebko, kas ir šodien teikts, dzirdēts. Ja ne pārdomas, varbūt kāds komentārs, kāds viedoklis, daudz smaidīgas sejas, bet pagaidām klusums zālē. Ja nu ir kāds jautājums parādās, droši ceļam roku, pievērsīsiet man uzmanību. Jā, mums ir. Iedosim mikrofonu, lai mums arī kamerās dzird. Paldies jums. Kā jūs sauc un ko pārstāv? Labdien, Drošprāti, Augļu nams.
Tātad, kāda situācija ir augstskopības apdrošināšana, kādas tendences plāni? Jā, kā jūs varbūt iepriekš minēju, nesaklausījāt, jā, tad ir iespējams apdrošināt arī augļu koku ogulājus šobrīd pret krusas risku. Jā, šobrīd pret krusas risku. Jā, papildinošs jautājums, lūdzu. Risks Zemgalē, pagājušais gads mans dārs, krusa 2 km neba, 200 metru attālumā mums vētra nolauz kokus. Jā, krusai jā, bet kas ir ar vētru? Jo krusa fiziski nebija. Jautājums ir par citu risku apdrošināšanu. Šobrīd tā ir vieta noteikti izaugsmai, bet šobrīd ir šis te krusas risks, jā. Jā, bija jau pirmās sarunas zemkopības ministrijā, kur bija gan augļukopības, gan karzkopības nevalstiskās organizācijas tikās ar apdrošinātāju asociācijām un meklēja tos risinājumus, jo šobrīd tas galvenais iemesls, kāpēc nē, ir šī polises cena kopējā, kas pret nozari ir diezgan dārgs ieguldījums, un tad tika meklēti šie veidi, kādā veidā veidot šīs polises, kur viens no risinājumiem varētu būt, ja nevērtē ražu, bet vērtē ieguldījumu, kas augļukopībā reizēm ir nozīmīgāks, jo ir visi šie stádi, kas aiziet bojā, un pēc tam ir atkal vajadzīgi pāris gadi, lai atkal saimniecība atjaunot, vismaz 5 gadi, jā. Tā kā par to ir, bet, manuprāt, ministrs jau arī pašā sākumā, kad atklāja šo te konferenci, minēja to, kad viņš aicina organizācijas un arī mums ministrijā uzsākt diskusijas kopā ar jums un tomēr veidot šo te iespēju, veidot riska fondus, kas sevī paredz to, ka tie riski, ko nesedz apdrošinātāji, ir iespējams lauksaimniekiem pašiem veidot šos uzkrājumus, obligātās iemaksas, un tad šajos ārkārtas gadījumos arī paredzēt šīs te kompensācijas. Un šie fondi pamatā mēs varētu kā ministrija iet ar sākotnējo ieguldījumu, bet viņa būtu pašu lauksaimnieku organizāciju pārvaldībā ar lēmumiem tālākām izmaksām. Bet, protams, pamatā par tiem riskiem un tiem, kas neko neskar apdrošināšana, kas varētu būt cenu svārstības, augļukopa, dārzkopība, lauksaimnieku rīcības rezultātā darītie kaitējumi, kā piemēram reizēm ir šie biškopības jautājumi, kas paceļās. Tā kā tas ir lauks, pie kā mums ir jāstrādā kopā, un tas nebūs viegli, bet mēs noteikti sarunas sāksim. Un jau 7. februārī mums tiek organizēta pirmā saruna ar lauksaimniekiem, lai atvērtu šo diskusiju. Sarunas noslēdzošajā daļā mēs ejam ar vien tādā dziļākā sarunu līmenī. Un šeit Vita interesanti atrada vienā Latrapas rakstā, ka man šeit kādu pāris gadu atpakaļ, kur minējāt, ka, citēju, lielā daļā sabiedrības par apdrošināšanu kopumā valda uzskats, ja nav izdevies no apdrošinātā iegūt atpakaļ samaksāto par polisi, tad tas ir bijis neveiksmīgs darījums. Pāris gadi ir pagājuši. Kādas varbūt ir tendences uzskatos un attieksmē šobrīd? Kā šobrīd komentētu šo te, uzskatu jautājumu, un pēc tam es to varētu adresēt arī Virginijus? Jā, tāds komentārs ir un patiesībā izskan no lauksaimniekiem ik pa laikam. Man jau nekas nenotiek un es tikai maksāju, ja? Bet šis gads arī bija tas gads, kur tiešām lauksaimnieki bija tādi arī mūsu klientu vidū, kuri bija drošinājušies 10 gadus, cītīgi drošinājušies, un šis gads viņiem gan nokompensēja iepriekšējos principā investīcijas par apdrošināšanas polisi, gan arī, protams, bija kā atbalsts esošajā situācijā, lai vispār to savu uzņēmēju darbību turpinātu. Ja šis te mums pie šī mums laikam visiem vēl kopā vēl ir jāstrādā, lai šādus te stereotipus laustu. Vai Lietuvā ir līdzīgi uzskati un tendence? Yeah, in Lithuania, as I said, Lietuva arī saka, ka tagad mēs dzīvojam mainīga klimata apstākļos, un jā, lauksaimnieki redz un saprot, ka pirmais solis, kā pārvaldīt biznesa risku, ir kultūra augu maiņa un kultūra augu pareiza rotācija. Un tas ir pirmais solis. Bet, ja mums ir arī valsts iesaiste un valsts atbalsts, es domāju, ka tas ir tikai tāds 100% pamudinājums.
Jā, šeit arī viens interesants fakts, ko starpbrīdī izdevās apkopot tieši no šodienas konferences dalībnieku skaita, ka fakts ir tāds, kā par 40% no konferences dalībniekiem, un tie reāli cilvēki, kas šodien reģistrējušies konferencei, tieši auditorijā, kas nav apdrošinājuši pēdējos 5 gados savus sējumus, tādējādi varbūt pakļaujot sevi kādiem riskiem. Tas noslēdzošais jautājums varētu būt par tiem argumentiem un apsvērumiem, kāpēc izvēlās neapdrošināt, vai viss apstājās jau pie naudas jautājuma, pie polises cenas, vai arī tur ir vēl kādi faktori, šī naudas atgūšana, kā vēl kāds veids, varbūt ir vēl kaut kas, kāds vērtējums par šo, par argumentiem, ar kuriem lauksaimnieki jājautā pašiem lauksaimniekiem. Viņi tādi klusi šodien. Es jau labprāt. Īstenībā mēs skaidri varam teikt to, ka no valsts kompensācijas netiks paredzēts, un apdrošināšana ir viens no instrumentiem, ko lauksaimniekiem ir jāizmanto, lai paši sevi nodrošinātu par šiem finansiāliem zaudējumiem. Un tā ir paša lauksaimnieka atbildība pieņemt šo lēmumu vai nē. Bet tas, ko mēs dzirdam, tā neformāli ar viņiem runājot, protams, pirmkārt ir tas, ka ar manīm jau nekas nenotiksies. Visticamākais, kāpēc man liek izdot naudu, bet man liekas Tērvete šogad bija tieši tas gadījums, kur ļoti daudzi arī cieta, jo viņi domāja, parasti jau pāriet pāri un skar krusa 10–20% no laukiem, bet šoreiz trāpīja tā, ka ir 100% lauki nokapāti, un tas viņiem liek par to padomāt, ka tomēr tā varbūt nav pareizā pieeja. Un otrs, protams, ir finansiālais jautājums, jo varbūt lielākām saimniecībām mazos riskus drošinot ir lielākas iespējas to izdarīt, bet mazajiem tie, protams, ir uzreiz resursi, ko viņi nav gatavi ieguldīt. Man jau liekas, ka varbūt to jautājumu ir tik maz, jo šeit zālē sēž tie ilgtermiņā domājošie lauksaimnieki, kas principā arī domā 20 gadus uz priekšu rēķina un kalkulē visus tos riskus, par kuriem Virginijs runāja. Un šeit ir atbraukši, lai stiprinātu principā savu saimniecību. Un zināšanas ir viens no tām, kā ilgtermiņā strādāt. Pašā noslēgumā, Jan, tāds skats nākotnē par tehnoloģiju pielietojumu, varbūt savas ražas un lauksaimniecības pasargāšanā. Dažādus piemērus jau redzējām arī tavā prezentācijā. Tā kā tu apgrozies šajā tehnoloģiju lauciņā, varbūt ir kādas tehnoloģijas pie apvāršņa, kas vēl var nākt talkā lauksaimniekiem viņu ražas, kaut vai augļu kopībā vai graudu kopībā, kas var nākt tālāk nākotnē, pie apvāršņa? So, there's always development in new technology. Protams, vienmēr tiek attīstītas kaut kādas jaunas tehnoloģijas, piemēram, lai aizsargātu pret salnām. Uz to tiek likts liels uzsvars. Jūs jau redzējāt sprinkleru sistēmas manā prezentācijā. Ir jaunas sprinkleru sistēmas, kurās izmanto daudz mazāk ūdens. Tās tiek pārbaudītas. Ir arī citas aizsardzības pret salnu metodes. Es zinu, ka Austrijas Vīna skolā tiek izmantota pat apsilde ar vadiem netālu no pumpuriem. Šis jautājums kļūst ļoti, ļoti svarīgs. Tiek tērēts ļoti daudz naudas, lai aizsargātu kultūra augus. Bet, mēs skatāmies tiem lieliem laukiem, kādi ir Latvijā un Lietuvā. Un uz tiem plašajiem bojājumiem, ko rada salna vai ko rada kailsals, pret to ir ļoti grūti aizsargāties. Parasti salnas ietekmē vairāk augļu dārzus, bet kas attiecas, tur arī ir aizsardzība lielākā mērā iespējama, bet, piemēram, kviešu laukos, es nezinu, tomēr cilvēki ir ļoti izdomas pilni, un viņi izdomā bieži vien jaunus veidus, varbūt paskatās pagātnē, kā tas ir noticis un iedvesmojas no pagātnes pieredzes, lai mēģinātu tikt galā ar šiem jaunajiem Teiksim ar skaļiem aplausiem. Lielu paldies mūsu diskusijas dalībniekiem. Virginijus Benoras no Alfa Agro, Liena Jansona no Zemkopības ministrijas, Vita Baumana no Latraps un Jans Barani no Barani Design Technologies. Paldies jums par dalību šodienas paneļa diskusijā.